Mans pēdējais savu domu atklājums ir bailes no dzīves. Šo domu es atceros sevi apmēram no pusauģa gadiem, bet nebiju to apzinājusies. Un es pieļauju, ka tā ir bijis pamats manam iekšējās trauksmes stāvoklim pirms apmēram pusotra gada. Šīs domas pamanīšana vien man ir sniegusi daudzas atbildes un jaunas atziņas pašai par sevi. Cilvēka psihe ir tā veidota. Tiklīdz mēs kaut ko uzzinām, mums paliek vieglāk dzīvot. Tiklīdz mēs gūstam apstiprinājumu saviem uzskatiem un pārliecībām, mums paliek vieglāk. Tāpēc neapzināti esam mūžīgos savu uzskatu apstiprinājumu meklējumos, un mēs tos vienmēr arī atrodam. Pievilkšanās spēks. Mans kādreizējais uzskats. Labāk zināt to slikto, nekā nezināt neko. Tagad ar lielu interesi dodos nezināmajā. Bailes ir tāpat, bet es uztveru tās kā ceļa rādītājus. Bailes no dzīves, bailes nezināt, bailes kļūdīties, bailes tikt izstumtai, bailes neiederēties, bailes būt pašai, bailes uzdrīkstēties darīt un domāt ne tā, kā vairums cilvēku. To visu man palīdzēja iegūt gan vienaudži, gan cilvēki ar autoritāti manā dzīvē. Neviens nav perfekts. Arī pati noteikti neapzināti esmu sāpinājusi cilvēkus. Esmu piedevusi arī sev. Subliminālu klausīšanās palīdz vieglāk piedot. Tā ir mana dzīve. Tas ir mans ceļš. Daru, kā gribu. Es izvēlos piedot. Es no sirds ticu, ka ik viens cilvēks savā būtībā piedzimst kā labs. Mēs nepārtraukti tiekam ietekmēti un neapzināti uzsūcam sevi dzīves gudrību, kura patiesībā nemaz nav mūsu, un dāsni dalāmies ar to ar citiem. Kādas bailes tu esi sevī pamanījis vai pamanījusi? Kuriem saviem uzskatiem neapzināti meklē apstiprinājumus? Vai uzdrošināsies ar tiem padalīties komentārā? Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.